piedalītos mākslas terapijas procesā, jo šeit mākslas radīšanas uzdevums ir mērķis pilnīgi savādāks. Ja? Tā kā ļaut vaļu izpaust savas emocijas, savas vajadzības spontāni, bieži vien tā kā neapzinoties. Ja? Un tad man ir tādi zīmējumi, daži mākslas darbi, jo šeit mēs tā kā viss ir māksla, kas tiek radīts. Ja, kas parāda, ka bieži vien netiek piedomāts pie tā gala rezultāta, bet svarīgāk ir tieši šī izpausme. Bet ko jūs, piemēram, stāstītu par šādu darbu? Es noteikti nestāstītu, es jautātu, ko šī konkrētā sieviete ir domājusi, kādas viņai domas un kādas ir asociācijas bijušas tajā mirklī, kad viņa radīja, kas bija tas, par ko viņa domāja. Un tad, izejot no tā saruna virzītos uz to, kas tad ir sanācis, kā viņai liekas, un tas, kā viņa jūtas ar šo darbu. Vai viņai ir izpaudus, vai viņai ir izdevies izpaust to savu pirmo domu, vai nē. Ja nē, tad tā saruna varētu turpināties par to, kas tad būtu vajadzīgs, lai viņa varētu izpaust šo savu to vajadzību un ideju. Jā. Es te vēl vien, protams, ir arī daži darbiņi, un cilvēki bieži vien zīmē arī cenšas zīmēt tādus realistiskus darbus, un kas arī nav nepareizi, ja, jo katram tā vajadzība konkrētajā mirklī ir īpaša un tikai viņam viena zināma un vajadzīga. Jā. Ko, jums aiziet uz nodarbību? Pilnīgi es neko nesaprotu no tām lietām. Ko jūs man teiktu? Ko jūs sakat? Es atnāku, un kā jūs man ierosināt, lai es nemācētājs zīmētu? Kāds pirmais teikums? Kā jūs uzmundriniet, lai cilvēks kaut ko sāktu zīmēt? Patiesībā, lai parasti šīs terapijas sākumā vienmēr mēs tiekamies individuāli ar katru cilvēku, kurš vēlas pieteikties terapijai, piedalīties. Un tad mēs izrunājam šīs gan viņa vajadzības, gan arī vēlmes, gan arī es izstāstu par to, ko mēs gan varētu darīt kopīgi, gan arī viņš individuāli, ja, lai sasniegtu šo vajadzīgo rezultātu. Protams, cilvēkiem mērķi bieži vien ir tādi patiesībā mākslas terapijā neizpildāmi un nesasniedzami. Bet šeit ir veids paskatīties un pamēģināt saprast un izdomāt, kas ir sasniedzams reāli un kas nē. Un lai palīdzētu uzdrošināties un sākt kaut ko darīt, es bieži vien arī strādāju kopā ar šo cilvēku. Vispirms iepazīstinot ar mākslas materiāliem, parādot katru krāsas burciņu vai zīmolīti, vai arī tāpat māls un plastilīns tiek izmantots. Tad mēs varam strādāt gan kopīgi, veidojot kādu kopīgu darbu, kamēr vēl īsti nav drosmes pašam kaut ko uzsākt, vai arī parādīt kādas atsevišķas tehnikas, piemēram, kā izmantot materiālus, un dodot pēc tam arī iespēju šim cilvēkam pašam mēģināt un darboties. Tā, mums ir ienākuši pāris jautājumi, tātad mums tomēr kāds seko. Jautājums visiem droši vien, vai ir konkrēti vitamīni un uztura bagātinātāji, ko lietot? Pilnīgi viennozīmīgi var atbildēt, ka šī brīža koncepcija ir, ka nevienu uztura bagātinātāju lietošana nepasargā no vēža attīstības, nepasargā no metastāžu un recidīvu attīstības. No mūsu puses skatoties ir pilnīgi tāda pati atbilde, tā kā nav tādu, arī mēs skatoties pētījumos neatrodam pilnīgi nekādus pārliecinošus datus par to, ka kāds no šādiem vitamīniem vai uztura bagātinātājiem varētu palīdzēt. Gluži otrādāk būtu ļoti labi, ja pacienti ar savu ārstu kopā apspriestu to, ko viņi lieto, kas iespējams nav zināms, tāpēc, ka bieži vien tas var radīt kādas papildus problēmas un apgrūtināt pacienta stāvokli. Tad ir jautājums, ko var teikt par alkohola lietošanu, par sarkanvīnu? Tā, kopumā rekomendācijās tomēr tiek ieteikts alkoholu nelietot vai lietot saprātīgi nelielās devās. Tā būtu tā pati viena diena
viena deva dienā, bet īstenībā droši vien es teiktu, ka ja cilvēks var iztikt bez, tad viņš varētu arī dzīvot bez. Ja viņam dzīves kvalitātei drusciņi ir vajadzīgs, aizliegt droši vien neko nevar. Tā, tad jautājums, vai ķīmijterapijas laikā ir ieteicamas fiziskas aktivitātes? Es domāju, ka saprāta robežās. Es nedomāju, ka cilvēkam pēc tam, kad viņš jūtās slikti, vajadzētu doties uz trenažieru zāli vai ko, bet pastaiga, lēna, mierīga pastaiga sevišķi vēl labā sabiedrībā, svaigā gaisā, noteikti ir veicināma un atbalstāma un pat iesakāma. Gadu pēc krūts vēža operācijas padusē spīlējoša sajūta, vai tas paliks un ko darīt? Tas bieži ir saistīts ar limfas krāšanos. Sievietes domā, ķirurgs tur ne tā griezas, tā nav atkarīga šī komplikācija no ķirurga roku veiklības. Ir, kā es pacientiem saku, ir tādas sulīgākas un ir mazāk sulīgas, un te es domāju, Ilze var ko papildināt par šo limfostāzi. Limfostāze pēc krūts vēža operācijas, diemžēl viņi var attīstīties, un tas tik tiešām nav atkarīgs no operācijas tehnikas, bet tie atkal ir kaut kādi faktori, ir varbūt limfadu uzbūves īpatnības, un arī esmu pētījusi pa literatūru, kam biežāk, bet tā nav, tur tās pašas tie faktori, kas veicina, ir liekais svars, un tas ir principā visām slimībām, tad specifisks nav nekas, bet tad ir jāseko, jo principā pēc operācijām tā tūska pārsvarā tiešām rodās no pleca un iet uz roku, un pašām ir jāpaskatās, cik viņi strauji progresē, un tad, ja tas ir traucējoši, noteikti ir jāsaka savam ārstam, un pēc tam, es jau iesaku nākt pie mums un tad kopā domāt, kā veidot to tālāko programmu. Es uzreiz gribētu teikt, varbūt pirms doties pie fizioterapeita tomēr veikt vai no ultraskaņas izmeklējumu un pārbaudīt, vai tur nav šķidra limfa, kas būtu ar adatu jāatsūc. Un tad ir jāgriežās pie sava ķirurga, kurš veic šo operāciju. Pateikt to iepriekš ir ļoti grūti, vai sievietei būs šāda veida komplikācija vai nē. Vienai šī limfas tecēšana beidzas ātrāk, citai beidzas ilgāk. Ir sievietes, kuras pat gadu staigā pie sava ķirurga un regulāri atsauc šo limfu, bet vienā brīdī jau tas process apstājās. Tikai, protams, tas ir apgrūtinoši un varbūt vienai otrai biedējoši un ļoti liela nepatīkama rāda sajūta. Vai var iet pirtī? Jāsaka tā, visu var ar mēru. Ja? Es zinu, ka savā laikā ļoti bija tāds viedoklis, ka pirtī iešana veicina vēža šūnu ātrāku izplatību. Protams, mums ir jārēķinās ar to, ka, lai ar cik veiksmīgi nebūtu operācija, mēs nevaram garantēt, ka kaut kur vēža šūnas vai šūnu kompleksi pa asinīm staigā, varbūt vienā otrā vietā šie šūnu kompleksi uz laiku pieķerās asinsvadu sieniņai un gaida izdevīgu brīdi, lai plūst tālāk. Un šādas te pastiprinātas siltuma procedūras, kas veicina asinsriti, varētu teorētiski veicināt šo te vēža šūnu ātrāku izplatību. Kas attiecās par pirtī iešanu, es saku tā, ja jūs varat gūt baudījumu, nepārsniedzot 60 grādus, tad es jums to neaizliedzu. Bet ļoti bieži cilvēkam liekas, viņš ies 100 grādos un tad tur karsēsies, lai iztek viss ārā. Tas gluži nebūtu tas, ko es ieteiktu vēža slimniekiem, iet pirtī un karsēties tik ilgi, kamēr tās sliktās vielas iztek ārā. Ja? Jo tomēr mēs droši vien Ilze labāk komentēs, ko tas siltuma procedūras vēl var papildus kādus riskus radīt. Un vēl ir arī infrasarkanās pirtis, arī tādas. Es arī neteikšu stingru jā infrasarkanām pirtīm onkoloģiskiem pacientiem. Ir daudz pētījumu, ka attīra organismu un tur uzlabo asins apgādi vispār, bet vai es teiktu, ej, lūdzu, uz pirti, es neteiktu to. Tas atkarīgs no pašsajūtas, bet tomēr es neteiktu, jā, ej uz to pirti. Un vēl tagad ir modē arī kriosaunas. Kā tas ietekmē? Es domāju, ļoti
ļoti krasas temperatūras maiņas, ja, nu, nebūtu ieteicams. Tas nu gan ir fakts. Protams, neviens nevar tā objektīvi pamatot, kāpēc, jo man arī vienmēr jodas jautājums, ak, nevar iet, bet kāpēc? Es gribu zināt, kāpēc. Varbūt nav tādu ideālu skaidrojumu, nu vienīgais ir tas, ka šīs ļoti krasās temperatūras svārstības var veicināt šo te, nu, teiksim, vispār trombu veidošanās, bet vēža slimniekiem mums vienmēr jārēķinās, ka tā vēža šūna, viņa ir ļoti neelastīga attiecībā uz vissīkākiem asinsvadiņiem. Un būtībā viena no lielām problēmām, kas ir pastiprināta rodas onkoloģiskiem pacientiem, ir tromboemboliskās komplikācijas. Un šo komplikāciju iemesls, viens no iemesliem ir tas, ka veidojās šo vēža šūnu kompleksu trombi ļoti sīkajos asinsvadiņos. Ja? Nevis trombi kā no asins elementiem, bet šīs vēža šūnas, šo vēža šūnu kompleksu, viņiem uzslāņojas vēl tie asins elementi. Ja? Un, ja mēs iedomājamies eritrocītu kā tādu pankūciņu, kas var saspiesties un izplesties, un viņi var izspraukties cauri vissīkākai asinsvada caurumiņam, tad pa vēža šūnu to nevar teikt. Un tādēļ varbūt no šī viedokļa šīs ļoti krasās. Tas pats arī, ja mēs ejam pirtī, tad vēlams būtu nevis tūlīt mesties ledus augstā basēnā, bet vienkārši pasēdēt vai ar remdenu ūdeni noskaloties, jo tā ir atkal galējība. Bet paliekot pie tādas saprātīgas pirtī iešanas, ne augstā temperatūrā un bez šīm te kontrastainām ūdens procedūrām, es domāju, ja cilvēkam tas sniedz labsajūtu un viņam tas ir svarīgi, un viņš varbūt visu mūžu ir gājis pirtī un viņš to izjūt kā diskomfortu, tāpēc, ka viņš vairs nevar iet, nu, tad, protams, mēs runājam lēnu, kāpēc tā vajadzētu un kā vajadzētu. Arī par tām kriosaunām, es domāju, tas ir ļoti, ļoti liels stress organismam. Ja tur ir kaut no 160 līdz 200 grādiem mīnusos, tas ir ļoti stiprs kairinātājs. Un vai to vajag? Ja gribās, tad, ja gribētu norūdīties, stiprināt organismu, tad ir tās vienkāršās ūdens procedūras, vēsas un augstas dušas, aplējumi, bet regulāri, kā visiem cilvēkiem, tā arī cilvēkiem ar onkoloģiskajām problēmām, tad tas ir daudz mērenāk un jēdzīgāk. Bet tas ir par stipru, es domāju. Un veselam cilvēkam kriosaunas? Es domāju, tur jau ir dažādas indikācijas skaistumam, norūdīšanās, locītavām, reumatoloģiskajiem pacientiem, ir tie pētījumi arī locītavu pacientiem. Principā, ja cilvēkam ir patīkams augstums, tad jā, man jāsaka, tā kā man patīk, ir fiziski, bet ir jau visādi cilvēki. Bet vairāk viņš iet skaistumam un locītavu slimniekiem. Un vēl viens jautājums, cik ilgi var lidot ar lidmašīnu? Vai ir nozīme ilgumam? Ar visu piedurkni, protams. Tāds jautājums. Vai var lidot uz Austrāliju? Sievietēm pēc krūts operācijām, kurām ir problēma jau ar limfostāzi, protams, pirms sēšanās lidmašīnā, vēl ideālāk no rīta pamostoties, jo šīs piedurknes ir jāuzvelk vēl neizkāpjot no gultas. Vienalga, vai tā ir piedurkne, vai tā ir zeķe, ja? Un, protams, kad ir prasība, lai pirms lidošanas noteikti šo piedurkni valkātu. Lidojuma ilgums, neesmu atradusi tādus pētījumus, ka lidot uz Sidneju ir bīstamāk nekā lidot uz Buenos Aires no Rīgas, ja? Bet par šo piedurkni tas gan ir fakts. Man nav nekādas citas piebildes. Vēl viens Jānis mums jautā. Man bija sēklinieka vēzis, seminoma 3B stādijā. Kopš ķīmijterapijas kursa beigām pagājis 1 gads, bet man ir regulāri sāpes vēdera lejasdaļā. Labajā pusē virs operācijas vietas, rētas. Analīzes ir normas robežās pēc ārsta apskates. Kāds varētu būt sāpju iemesls, vai sāpes varētu būt no tā, ka slimība atgriežas, vai tas vispār iespējams, vai tas varētu būt no sportošanas, dažreiz slēpoju. Es atvainojos, viņam bija arī operācija, tikai ķīmijterapija. Nereti vēža slimniekiem ir saglabājis tā saucamās pēcoperācijas rētas sāpes. Operācijas laikā tiek pārgriezti vai traumēti ļoti daudzi
nervu šķiedru. Un šī gadījumā, ja kungam viss ir kārtībā, it kā ar analīzēm un arī veicot droši vien vizuālās diagnostikas izmeklējums, tad es pieļauju, ka tas varētu būt saistīts tomēr ar šo te pēcoperācijas, šo te nervu šķiedru bojājumu, un šī gadījumā tas noteikti nenozīmē, ka viņam noteikti ir sākusies slimības atjaunošanās. Tas, ka šīs pazīmes parādās ilgāku laiku pēc operācijas, arī tā notiek, diemžēl.